Kas ir lieldienas, kā tās svinēt un ko tajās dara? Saskaņā ar kristīgo tradīciju lieldienas ir svēki, kad tiek godināta Jēzus Kristus augšām celšanās. Kristīgajā baznīcā šie svētki ir ļoti svarīgi, jo tieši Jēzus Kristus augšām celšanās notikumos pasaulē sniedz uzvaru par grēku un nāvi, kā arī cerību uz mūžīgu dzīvību. Pēc vairāk lieldienas ir laiks kopā ar ģimeni un izklaidēties. Pirms lieldienām parasti nokrāso olas dažādos rakstos un krāsās. Bet kādēļ tās krāso? Tās krāso, lai lieldienas cilvēks kļūtu labāks meklējot tās, kaujoties ar tām un arī ēdot tās. Jeb lai iedziļinātos lieldienu svētku tēmu. Lai lieldienas iesāktu, parasti meklē olas un pelna savas svētku brokastis. Arī olas meklē, lai pa dienu varētu kauties ar tām un visvairāk paēst. Vēlāk bērni ripina olas, bet olu ripināšanai ir savi noteikumi, kā jau katrai spēle. Ja ripinot olu, tā saskaras ar citu olu, tad tev jāņem sava ola un tā, ar kuru tu trāpi. Bet, ja ar nevienu nesaskarās, vai nu tu beidz spēli vienkārši, ej prom, vai tu stājies atpakaļ rindā, un cik varēs īsist tavu olu un paņemt to. Vai arī tu, ja tu spēlēs vēlreiz. Vai domāji, kādēļ lieldienās ir zaķis un vista? Zaķis ir lieldienas simbols, kurš var savu groziņu nesolas. Zaķis arī uzrauga, vai spēles noteikumi ir ievēroti, kā jau katrai spēlē, un ja nē, viņš aizrāda. Tad kādēļ vistam? Sagatavot to katru dienu olas, nokrāsot tās, un noliek no rīta uz kaldu, vai arī paslēpt tās, un arī to vecāku vistiņai palīdz. Lieldienās ir jāšūpojas, bet kāpēc? Lieldienās parasti ir jāšūpojas, lai odi nekož. Kad odi nekodīs, nebūs pumps, kad pumps nebūs, nebūs nenīsies, arī jaukāk izbaudīsi visu vasaru un arī visu gadu. Bet tagad man tev ir daži jautājumi, ja tu uzmanīgi noskatījies video, tu varēsi uz viņiem atbildēt. Tātad pirmais jautājums, kāpēc lieldienās ir jāēd olas ar sāli? Šis jautājums nebija, tādēļ, ja tu zini, tu varēsi atbildēt. Ja nē, tad vienkārši varēsi atbildēt. Tātad otrais jautājums, kāpēc lieldienās ir jāšūpojas? Trešais jautājums. Kāds ir lieldienas simbols, kurš skatās, vai visu spēju noteikumi ir ievēroti un vai viss ir kārtībā? Ceturtais. Kurš lieldienās sagatavot olas? Tā, tagad uzliec video uz pauzi un es tūlīt pateikšu atbildes. Pie tev nevar šķiet līdz atpakaļ. Tā, ceru, ka esi atbildējis. Un tagad pirmā jautājuma atbilde ir, kāpēc ir jāēd lieldienās olas ar sāli, lai visu gadu nemalot? Otrā jautājuma atbilde, kāpēc lieldienās ir jāšūpojas, lai visu vasaru un gadu odi nekostu? Trešā jautājuma atbilde, kāds ir lieldienas simbols, kurš skatās, vai visu spēju noteikumi ir ievēroti un vai viss ir kārtībā? Tas ir zaķis. Ceturtais, kurš lieldienās sagatavo tev olas, vista un tev vecāki? Paldies, ka skatījies šo video. Ja tu skatījies lieldienās, jaukas lieldienās, ja nē, tad pēc gada vai mazāk laika jau būs lieldienas. Droši skaties manus video vēl un jauku tavu dienu. Paldies, ka skatījies.